Uz noteikumiem balstītā pasaules kārtība ir beigusies. Stiprākais dara, kā grib. Tas vien būtu 1,1 triljonus ASV ekonomikai. Dodge, tarifi, imigrācijas lietas. Tiešām ļoti, ļoti aktīva prezidentūra. Tīti tiem, kā saka, amerikāņu kalniņiem, tas gads beigās izrādīsies pozitīvs. Šodien ir jāpiesprādzējās tādam diezgan straujam braucienam. Sveiciens jaunajā gadā Swedbank Private Banking klientiem. Šī gada pirmajā epizodē, kā viesi, esmu aicinājis Swedbank Private Banking investoru fórumu augstāk novērtēto runātāju un nenoliedzami arī Latvijā vienu no vadošajām ekonomikas ekspertēm Swedbank Latvija galveno ekonomistu Līvu Zorgenfreju. Čau, Līva! Čau! Prieks tevi redzēt, un īstenībā es vienmēr izbaudu sarunas ar tevi par dažādām aktualitātēm pasaulē. Es brīnos, ka tu biežāk neesi bijusi mūsu podkāstā. Pēdējo reizi mēs tikāmies gadu atpakaļ. Jā, vismaz regulāri. Jā, un varbūt labi daudz nevajag, jā. Bet tiešām prieks, ka esi šeit. Un gadu atpakaļ mēs runājam par to, kas ir sagaidāms finanšu tirgos un pasaules ekonomikā 25. gadā. Un šodien mums ir plāns par to pašu parunāties arī par 26. gadu. Un īstenībā tā kā garajās brīvdienās es noklausījos mūsu podkāstu, ko ierakstījām pirms gada. Un pat diezgan daudz tur bija patiesība no tā, ko mēs runājām. Bet ir bijuši arī zinām pārsteigumi pagājušajā gadā. Tā kā varbūt īsi vari nokomentēt, kas tev pārsteidz visvairāk. Laikam pārsteigums ir bijis tas, cik intensīvi ASV prezidents Trumps ir darbojies, cik ļoti daudz dažādos virzienos, Dodge, tarifi, viss šīs imigrācijas lietas, tiešām ļoti, ļoti aktīva prezidentūra. Un pārsteigums ir gan tas, ka varbūt tā aktivitāte un tas lēmumu apjoms un tas, cik ļoti sākotnēji likās, ka tas tiešām negatīvi ietekmēs ekonomiku, bet patiesībā ASV ekonomika pērnajā gada laikā ir joprojām saglabājusi spēju augt. Izaugsme ir pat nedaudz virs 2% visdrīzāk bijusi. Tas noteikti ir diezgan liels pārsteigums. Tur iemesli dažādi. Viens no tiem noteikti ir tas, ka kaut vai, piemēram, minētā tarifu ietekme sākotnēji paziņojumi bija viena lieta, tas, kas beigās bija cits kaut kas. Ja sākumā runājām par 30% tarifiem, pēc tam jau tagad it kā teorētiski tie ir ap 17%, bet faktiski, tad, kad skatāmies uz ieņēmumiem, muitas ieņēmumiem, tad tie ir vien ap 10%, un tur ir dažādu iemeslu tam. Gan tas, ka ir ļoti daudz izņēmumu, turpinās joprojām arī administrācijas uzliktie izņēmumi. Mēs redzam arī kaut kādā mērā mēģinājums varbūt arī apiet šos tarifus, un tas viss ir novedis pie tā, ka patiesībā tas efekts nav tik liels. Un otrs lielais iemesls, kāpēc Amerikas ekonomikai ir veicies patiesībā labi, ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Tas ir gan virzījis to milzīgas investīcijas datu centros un visā, kas ir saistīts ar šo nozari, gan arī tas, ka šis mākslīgā intelekta bums ir radījis bumu arī akciju tirgu, un šis akciju tirgus bums ir spēcinājis to turīgo mājsaimniecību sajūtu par savu bagātību, un līdz ar to viņi ir bijuši griboši tērēt vairāk, un šis patēriņš ASV ekonomikā arī ir saglabājies samērā noturīgs, neskatoties uz to, ka varbūt nabadzīgākajā sabiedrības daļā spoži neiet, bet turīgākā sabiedrības daļa, kuriem liela daļa no viņu bagātības ir tieši akciju tirgu, tur ir bijis labs gads. Par akciju tirgiem ar vēl nokomentēšu, bet principā, cik es esmu lasījis kodas analīzes, es saprotu, ka būtiski lielākā daļa no IKP pieauguma ASV ir nākus tieši no mākslīgā intelekta investīcijām ir tērniņiem. Jā, tas kā skatās, it kā no vienas puses investīcijas tieši mākslīgā intelektā ir bijusi ļoti lielas, no otras puses IKP rēķinot ņem nost importu. Un daudzas lietas no tā, kas tiek investētas, teiksim, iekārtu ziņā, tās tomēr tiek importētas. Un tāpēc, ja mēs sarēķinam to neto efektu, tad varbūt tik milzīgs varbūt viņš nav, bet tas noteikti ir pozitīvs un noteikti tas ir veicinājis to kopējo ekonomikas izaugsmi. Un lielā mērā maskējas to, ka patiesībā ekonomika gan no tarifiem, gan no imigrācijas politikas cieš, bet tāpēc, ka ir šis
šis bums mākslīgajā intelektā, tas noteikti palīdz ekonomikai uzrādīt labus rezultātus. Un ātri par tiem pagājušā gada pārsteigumiem tu pieskāries finanšu tirgiem, un es atceros, klausījos, ka pirms gadas minēja, ka tās analītiķu konsensus par 25. gada akciju tirgu pieaugumiem bija pozitīvs, bet tas bija kaut kur par S&P 500, ka varētu pieaugt par 8-10%, tur realitātē pieauga par 16%, gandrīz uz pusi vairāk. Tas ir viens tāds, es teiktu, gada pārsteigums, un, protams, tu arī minēji šīs dažādas tarifu politikas un tako vilni un tā tālāk, tā kā, protams, tie šokējošie jaunumi gada garumā ir bijuši daudz, un vienu brīdi arī pavasarī aizgāja pat līdz lāču tirgus teritorijai, vai bija ļoti liels kritums tirgos, bet kopumā, ja investori ieguldīja tajā brīdī ASV, tad uz doto brīdi jau tas pieaugums no S&P 500 kopš aprīkoja vairāk kā 40%. Un kas man liekas arī vēl tāds, varbūt par to tu vari nokomentēt, jo man liekas, atkal no akciju tirgu viedokļa tas viens no pārsteigumiem bija arī tas, ka pirmo reizi kopš lielās globālās krīzes ASV, lai gan tā izaugsme bijusi ļoti laba, tad citi reģioni ir performējuši vēl labāk, jo, ja skatās, ir tas MSCI World Index ex-USA, kurā nav iekļauts ASV, tad tas ir pieaudzis pat par 30%, kā es teicu, S&P 500 par 15%, 16%. Jā, tas ir bijusi gan arī īstenībā saistīta ar mākslīgo intelektu dzīta izaugsme visā pasaulē. Eiropas pusē noteikti lielu lomu ir spēlējuši arī aizsardzības sektors un aizsardzības sektoru uzņēmumu labā performance. Un arī, protams, tad, kad skatāmies uz akciju tirgus rezultātiem, tad skatāmies, kādā valūtā salīdzinām, un tādā ziņā tur noteikti arī ir ASV dolāra vērtības kritums, kas šā gada laikā ir bijis, pārsvarā gan gada pirmajā pusē, gada otrajā pusē viņš vairāk bija stabils varbūt, bet tas ir arī palīdzējis, teiksim tā, Eiropas akciju tirgiem izskatīties labāk. Un tur tas stāsts lielā mērā ir, ka tas bija pārsteigums, tas bija vēl viens īstenībā no ekonomikas viedokļa pārsteigums, kā ASV dolāra vērtība kritās, jo parasti šādos neskaidros laikos ar augstu ģeopolitisko neskaidrību, tirdzniecības neskaidrību ASV dolāra vērtība parasti aug, un tur noticis tieši pretējais, un tas lielā mērā ir tāds negatīvais nopelns Trumpa administrācijai, tādā ziņā, ka ASV institūcijām ir bijuši vairāki uzbrukumi, gan šis uzbrukums, tieši tā, gan šis uzbrukums neatkarīgām iestādēm, statistikas biroja vadītāju atlaišana, dažādu citu iestāžu vadītāju atlaišanas, centrālās bankas valdes loceklis atlaišana, protams, arī tiesu sistēmu, tā izskatās, ka tiek dažādos veidos mēģināts kaut kā apiet vai teiksim tā, pēc iespējas vairāk izplest šo prezidenta varu. Un tas ļoti iespējams ir viens no iemesliem, kāpēc ASV dolārs, un vispār tas kopējais skats uz ASV vairs nav tik, teiksim, tāds ar tādu lielu pārliecību, ka šī ir stabila, uz noteikumiem balstīta ekonomika, uz kuru mēs varam pilnībā paļauties. Un tas ir visdrīzāk bijis viens no tiem galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs esam redzējuši šo ASV dolāru vājumu. Un tas īstenībā, lai gan akciju tirgus ir atkopies, lai gan ekonomika it kā aug, bet šis dolārs, tur tā atkopšanās nav bijusi, un joprojām tas ir vājāks nekā bija. Un, man liekas, arī šogad tā ļoti spilgti tāds vidējais investors, parastais privātais investors var ļoti labi savus ādas izbaudīt, ko nozīmē valodas kursa svārstības. Tas dolāra kurs gandrīz par 12% ir nokrities, un es teicu, S&P 500 ir pieaudzis par 16%, bet eiro investoram, ja ņem vērā to svārstību, tie kaut nieka 2,5%. Nav tik spīdoši. Un to arī Eiropa pieminēja par to lielā mērā pateicoties aizsardzības nozarē dēļ šo tādu tā kā izrāvienu, un tas lielākais Eiropas indeks Stoxx 600 ir pat apsteidzis šogad S&P 500 17% pieaugums, bet tieši šo valūtas kursa svārstību dēļ, es arī gadu atpakaļ skatījos, kas bija tie ienesīgākie, teiksim, Robur fondi, tad pagājušajā gadā ienesīgākie Robur fondi, top 3 visi ir Eiropa, tā kā, lielā mērā tieši tēc šīm valūtas svārstībām, teiksim, ka citos reģionos varbūt jo dolāros, un tad, tā kā interesants šis pavērsiens arī šī pagājušā gada laikā.
Jā, vēl viena lieta, kas arī bija pārsteigums, noteikti bija zelta cenas kāpums un arī sudraba cenas kāpums. Tas viss ir arī visdrīzāk lielā mērā saistīts ar neskaidrību, saistīts ar to, ka finanšu tirgi nezina, cik var uzticēties dolāram, cik var uzticēties varbūt ASV, un tad tas noteikti ir veicinājis to interesi par zeltu. Arī, protams, tas, ka procentu likmes ASV sarūka, Eiropā ir sarukušas, un tas šīs alternatīvās izmaksas, opportunity cost, zelta turēšanai, tas samazina, un tas arī palīdz, protams, zelta vērtībai augt, un arī tādas, droši vien jau arī nedaudz kaut kādas spekulatīvas pazīmes visos šajos milzīgajos kāpumos noteikti iezīmēs. Tā kā tas ir arī vēl viens tāds pārsteidzošs dinamika pērnajā gadā. Tad, kopumā tie cipari zelts, man liekas, kaut 65% pieaugums. Pat varbūt pat vairāk, 60 kaut kur tā. Jā, milzīgs kāpums. Jā. Tā kā, lai gan akciju tirgi bija super labs sniegums, atkal pagājušajā gadā, tad darba tā bija vēl labāk. Bet, labi, tas par pagājušā gada pārsteigumiem, bet varbūt kādu pārsteigumu gaida mūs šajā gadā, un sāksim ar pasaules lielāko ekonomiku ASV. Kas ir tas, ko tu sagaidi? ASV mēs, kopumā tāda. Gads ir iesācies ļoti interesanti, varbūt skumji, dažādi var uz to skatīties, bet principā tas bāzes scenārijs nav slikts. Ja, tas kopējais skats uz ASV ekonomiku ir samērā pozitīvs. Protams, par riskiem mēs varbūt vēlāk parunāsim, ja, bet tādās, kopumā skatoties, no vienas puses deregulācija tur tiešām notiek, tas droši vien atsevišķās nozarēs var palīdzēt veicināt aktivitāti. Monetārā politika, tās pamata prognozes ir par to, ka Federālo rezervju banka pazeminās procentu likmes vēl kādas pāris reizes šajā gadā, kas nozīmē, ka monetārā politika kļūs mazāk ierobežojuša vai stimulējošāka ekonomikai. Fiskālā politika, fiskālais stimuls arī noteikti būs, jo ASV deficīts ir 6% aptuveni šogad plānots, kas ir ļoti augsts. Tur ir virkne tur ir mazāki nodokļi, kas ir, iepriekšējo nodokļu samazinājumu pagarinājums, bet arī pa virsu vēl ir atsevišķi nodokļu samazinājumi, nodokļu atlaides, tās nodokļu atmaksas, kas šogad ir gaidāmas, tās ir lielākas nekā ir bijušas citus gadus. Tas ir arī stimuli papildus investēt, tā kā tas viss varētu veicināt straujāku reālās ekonomikas attīstību. Gan tas, ka procentu likmes ir zemāks, gan tas, ka, no fiskālās puses tad ir kaut kādas speciālas labāki nosacījumi investīcijām, tas var palīdzēt ekonomikai. No otras puses, tur ir arī virkne lietu, ko Trumps ir solījis, bet nav izpildījušās par visādiem čekiem, ko teiksim, $2000 čeks, ko finansēšot no tarifu ieņēmumiem, pagaidām. Kurš tos čekus dabūs? Tos dabūšot. Tā vismaz kaut kādās ziņās bija teikts, ka zemāku un vidēji zemu ienākumu aizsaimniecības, bet matemātika tur neliekās kopā, jo tarifu ieņēmumi nav tik lieli, lai visiem tādus nodrošinātu. Un tas arī, un šie tarifu ieņēmumi patiesībā arī kaut kādā mērā jau tiek izmantoti, lai atbalstītu lauksaimniekus, kuri cieš no tā, ka vairs Ķīna nepērk viņu sojas pupiņus un tā tālāk. Tāpēc, tur ir gan tādas it kā ekonomikas stimulējošas lietas, bet ir arī tādas lietas, kā piemēram mazāks atbalsts veselības apdrošināšanas pirkšanai, kas tieši to zemāk ienākumu mājsaimniecības tieši tās skar visvairāk, un tās cietīs no šīm izmaksu kāpuma, ja viņas gribēs apdrošināt veselību. Ja nē, tad būs vesela virkne atkal neapdrošinātu veselības gadījumu, kas, protams, ASV pusē ir ļoti dārgi rūpēties par savu veselību no privātās, no savas kabatas. Jā. Un tad, protams, vēl, ja turpinās mākslīgā intelekta šis uzvaras gājiens un šīs investīcijas, kas it kā prognozes jau tādas ir. Lielie uzņēmumi saka, ka tur CAPEX lielās prognozes ir tiešām fantastiskas uz nākamajiem gadiem. Ja turpinās arī laba situācija ASV akciju tirgos, tad tas varētu nozīmēt, ka arī šis mākslīgā intelekta pienesums ekonomikai turpinās, un tas arī varētu veicināt izaugsmi nākamajos gados. Tā kā tās visas ir tādas pozitīvas lietas, un tas viss liek domāt, ka vajadzētu ekonomikai turpināt augt un ka tik slikti nebūs. Bet, protams,
Risku arī netrūkst. Tur iestarpināties arī, kad es palasīju, teiksim, par tām prognozēm jau šim gadam, 26. gadam, ko visas vadošās Amerikas investīcija bankas vai investīcija pārvaldnieki veido, tur kopā apkopots 15 analītiķu dati, un principā sanāk, ka šis būs 4. gads, par kuru ir pozitīvs skatījums. Nevis skatījums, ir bijuši 3 ļoti labi gadi finanšu tirgos, un šis jau 4. gads, par kuru analītiķi uzskata, ka tas atkal būs labs. Principā tur, tie svārstās tas S&P 500, kāda varētu būt izaugsme no 4 līdz 18%, visi nosacīti, pat ne pesimistiskākais, bet mazāk optimistisks, kā ir Bank of America, kas saka kaut kur ap 4%, un uz gada beigām tā S&P 500 vērtība būs 7100, tad ir Oppenheimers, kurš saka 18%, uz gada beigām būs 8000, bet, neviens nesaka kritīs. Un tā pamat, jāsaka, tu noteikti labāk pārzīgi kā ekonomiski, bet tā pamattēze šiem analītiķiem ir, ko viņi saka, kad numur 1 absolūti ir šis mākslīgā intelekta uzrāviens un vilnis, un kad tas turpināsies. Principā tas sentiments, kā es lasu, ir, ka tas ir nevis burbulis, bet lielākā tehnoloģiskā revolūcija pasaules vēsturē, kam agrāk vai vēlāk ir jānes produktivitātes pienesumi, kas dienas beigās, protams, pozitīvi ietekmē arī akciju tirgus. Un otrs arī par šīm potenciāli Fed likmju mazināšanām, par ko varam pēc tam vēl papildus parunāties. Bet tas mākslīgais intelekts ir absolūti pa vidu visām prognozēm. Es domāju, par to varam varbūt vēl bišķi parunāties, jo es arī palasīju, ir pasaules lielākais ieguldījuma pārvaldnieks BlackRock, viņš ir atrāvien lielāks visiem citiem. Tad šī gada investmenta outlook, tur principā arī visam pa vidu ir absolūti, visam pa vidu ir, tas galvenais megaforce vai megaspēks ir mākslīgais intelekts, un viņi uzskata, ka tas, viena lieta, kā es teicu, ka tas ir šis, tehnoloģiskais izrāviens, kas nesīs ļoti liels produktivitātes pieaugums, un ka pagaidām, neviens nespēja uzzīmēt, kā tas tieši notiks, bet ka visticamāk, tas pienesums būs no absolūti jauniem produktiem, produktu līnijās un arī citās nozarēs, ne tikai tehnoloģiju nozarēs, ko šis produktivitātes, teiksim, vai jaunu inovāciju vilnis nesīs. Un otrs arī, ka šis jau, par ko mēs runājām, šie ieguldījumi mākslīgajā intelektā, ja tas saucamais build-outs tikai tagad sākās un visticamāk būs bezprecedents gan apmēra, gan tempa ziņā, un tas, protams, arī, kā mēs runājām, nes pienesumu ekonomikai. Tā, bet, tas no pozitīvām ziņām visai. Sakot, protams, arī ir šim pašam varam par to pašu mākslīgo intelektu parunāt, protams, tur ir arī riska faktori pretī, kaut vai tikai šim galvenajam megaspēkam. Jā, noteikti, teiksim, kaut vai runāt, protams, visi var redzēt to, cik ļoti augstas šīs cenas šajā nozarē ir un visam, kas ir saistīts ar mākslīgo intelektu. Mēs redzam, protams, ļoti lielas investīcijas, bet droši vien arī jautājums ir, cik lielā mērā šīs investīcijas tādas var turpināties, kaut vai tāpēc, ka ir milzīgs sloks un milzu prasības pēc enerģijas. Un šis rīgais enerģijas pieprasījums nozīmē, ka tie esošie elektrotīkli, esošā infrastruktūra būs ļoti noslogota, tiek arī būvēta jauna, jo citādāk nevar, bet tas viss nozīmē, ka būs spiediens vai jau ir spiediens atsevišķos gadījumos uz elektrības cenām, un tas var kaut kādā veidā piebremzēt to lielo vēlmi investēt ar mākslīgo intelektu saistītajos datu centros un tā tālāk. Otra lieta, ir ļoti ļoti liels cerības par to, kas notiks tālāk, kā šis mākslīgais intelekts veicinās varbūt produktivitātes kāpumu un tā tālāk. Bet faktiski tas, ko mēs redzam, ir, ka ir iecenota tāda tehnoloģiskā revolūcija, bet, ja tā pastāst, kas notiek tiešām uzņēmumu vidū, kas izmanto vai neizmanto varbūt vēl šo mākslīgo intelektu, tad tā ir drīzāk tāda evolūcija. Jā, visi par to runā, katram gandrīz ir ieinstalēts telefonā ChatGPT vai kāds cits mākslīgā intelekta rīks, bet patiesībā tie produktivitātes uzlabojumi notiek ļoti, ļoti pamazām un uzņēmumos tie notiek vēl lēnāk. Uzņēmumu pusē
Dažādas aptaujas ir veiktas, un tad daži saka, ka 10% kaut ko izmanto, daži saka, ka varbūt 15% kaut ko izmanto, bet tā joprojām ir diezgan maza daļa no uzņēmumiem. Bet, protams, jāsaprot, ka tā ir jauna tehnoloģija. Un neviens, teiksim, daudzi runā par to, ka ir skaidrs, ka tas var samazināt varbūt izmaksas, bet tajā pusē, kas veicinātu lielākus ieņēmumus, ja, kādas ir jaunas, teiksim, jauni uzņēmējdarbības virzieni, ko tas varētu virzīt, tur tik liels tās pārliecības nav. Tā kā, man liekas, tas produktivitātes stāsts, it kā no vienas puses jā, un potenciāls ir milzīgs, bet no otras puses iespējams, ka mēs tik drīz tos rezultātus vēl nemaz neredzēsim. Ja? Un varbūt, ka šis ir tāds bums, kāds bija dzelzceļa bums, kad mēs visu kaut ko sabūvējām sliedes, kas īstermiņā izrādījās kā pārāk lielas investīcijas no tālāk, bet ilgtermiņā jau tas bija beigalā noderīgi. Ja? Tāpēc tā ir tāda lieta, par ko padomāt, vai mēs redzēsim šos ieguvumus tik drīz, kā mēs varbūt ceram tos redzēt. Vēl viena lieta noteikti ir tas, ka liela daļa no investīcijām ir saistīts arī ar parādu saistībām. Ja iepriekš mēs skatījāmies uz to investīciju lavīnu, visi šie tehnoloģija giganti bija ļoti daudz brīviem līdzekļiem, kas tika ieguldīti. Tagad jau pamazām notiek aizņemšanās un tiek ieguldīta aizņemta nauda, kas arī jau liecina par lielāku burbuļu analītiķi pie šī mina, ka tas ir no pozitīvām ziņām tas, ka ir papildus investīcija iespējas investoriem, jo tieši tā, kā tu saki, kad arvien vairāk aizņemsies privātos tirgos, jo pagaidām šie lielie tehnoloģiju uzņēmumiem vēl ir ļoti dziļas kabats un iespējas finansēt, bet tas pārvelsies uz aizņēmumiem. Jā. Tad, protams, ir tie cirkulārie darījumi, ja, kur ir darījumi savā starpā, kur, Nvidia finansē investīcijas OpenAI, kurš savukārt pērk viņu čipus, Nvidias čipus un tā tālāk, un tas viss, veicina, varbūt aktivitāti un vērtības kāpumu, bet, tas ir ļoti lielā mērā saistīts, viss savā starpā. Un plus vēl arī tas, ka arī finanšu tirgos ir, aizvien sarežģītāki instrumenti, kādos veidos investēt šajos mākslīgā intelekta saistītajos uzņēmumos, ne tikai ETF, kas nozīmē, ka diezgan viegli var visi investēt, bet arī leveraged ETFs, un tur aizvien sarežģītāks tas sarežģītāki produkti finanšu tirgos, kur nozīmē, ka mazāk izsakojami, mazāk izprotami, un tas, protams, viss nozīmē, ka ja kaut kas notiek, ja var šī pārliecība par šo mākslīgā intelekta revolūciju vairs nav tik spēcīga, un mēs sākam redzēt negatīvu kustību, teiksim, lielajiem mākslīgā intelekta milžiem, tas atspoguļosies pilnīgi noteikti kopējā akciju tirgu, tāpēc, ka ļoti liela daļa jauno akciju tirgus veido tieši šie lielie uzņēmumi. Tas atspoguļosies tajā, ka faktiski visu tirgu varētu visdrīzāk paraut līdzi, tā teikt. Jā, bet varbūt, ka, teiksim, no labās ziņas ir tādas, ka nevajadzētu droši vien nekad novērtēt par zemu cilvēku ģenialitāti, jo, jā, mums ir enerģijas pusē, teiksim, piedāvājumu pusē problēmas, bottleneki un tā tālāk pudeles kakli. Tas, ka enerģijas pieprasījums ir ļoti liels, iespējams, ka mēs drīz atklāsim veidus, kā teiksim, taisīt energoefektīvākus šos datu centrus, varbūt labākas un veiksmīgākas šīs atvēsināšanas iekārtas un kas tikai vēl ne. Iespējams, ka mēs nāksim jau ļoti drīz klajā ar jauniem veidiem, kā mākslīgo intelektu izmantot arī, lai veicinātu šo produktivitāti. Tā kā cilvēki ļoti fokusējas uz šo nozari, un cilvēks ir ļoti ģeniāls radījums. Un tāpēc ļoti iespējams, jā, ka tas, ka mēs šobrīd varbūt neredzam tādus produktivitātes lēcienus, vēl pagaidām nenozīmē, ka tāda nebūs nākotnē. Tas arī, teiksim, tajā BlackRock analīzē, jo viņi, kā es teicu, man liekas, viņi paši tur arī atzīst, ka nav skaidrs veids, kā tieši tas varētu notikt, un tad tur arī ir daudz diskusijas par tieši tā par šo ieguldījumu apmērējai jomā un kā to vispār atpelnīt, un tad viņi tur dažādas taisītās analīzes. Viena no tām bija, ka tu par šo varēsi labāk nokomentēt, bet principā, ka ASV ekonomika savā ziņā varbūt ir iestrēgus tādā 2% izaugsmes tempā, un tieši mākslīgais intelekts varbūt varētu palīdzēt to pātrināt, un to viņi tur aplēs, piemēram, ja mākslīgā intelekta tāds kāds produktivitātes vilnis varētu tur pa 0,5% pacelt tā IKP pieaugumu, tas vien būtu 1,1 triljons ASV ekonomikai, kas, protams, pilnīgām nosedz jeb kāda veida tā kā ieguldījums.
Jā, es domāju, ne tikai ASV ekonomikai. Jā, Es domāju, ka visa pasaule var būt milzīgs ieguvējs no tā. Un arī mums Latvijā ir jāskatās, kur mēs varam izmantot šos rīkus gudrāk, jo mēs esam diezgan slinki dažādu digitālo risinājumu pielietošanā arī uzņēmumu pusē. Tādu, kas jau sen ir esoši, un ko visa pasaule jau izmanto. Tāpēc noteikti mums jāskatās, kādas iespējas tas rada arī mums, ne tikai Amerikā un ne tikai investīciju sakarā, bet arī šeit uz vietas. Tieši tā. Un tad vēl noslēdzot par tām investīciju prognozēm, tu arī minēji arī par šo cilvēka ģenialitāti un spēju izdomāt kaut ko jaunu, jo principā arī tas BlackRock redzējums, ka tās, viens ir, protams, tīri šie mākslīgā intelekta saistītie uzņēmumi, bet otrs ir viss šī infrastruktūra, kas ar to ir saistīts un ka tur viennozīmīgi. Šobrīd jau tur ir investīcija iespējas, bet visticamāk radīsies jaunas un infrastruktūra uzņēmumiem varbūt atšķirībā arī no tīri šī mākslīgā intelekta uzņēmumiem vēl arī relatīvi pievilcīgas, tā kā novērtējam tas arī tas viņa redzējums. Bet, labi, par mākslīgo intelektu tad jau redzēsim atkal pēc gada, vai kāds tas virziens būs bijis un vai prognozes piepildījušās. Bet mēs arī pirms tam runājam vairāk par to pozitīvo, par ASV vēl tā pabeidzot, kas ir tas, varbūt, kas var noiet greizi un ko mēs vēl nenosacām. Risku, protams, ir daudz. No vienas puses, tie ir saistīti ar ASV iekšējām lietām, darba tirgus, kas jau šobrīd ir nedaudz pasliktinājies, bezdarbs ir uzkāpis. Varētu būt, ka tā situācija darba tirgu tomēr pasliktinās. Un tad no tās patēriņa puses mēs nemaz neredzētu tādu pienesumu ekonomikai, un tas varētu tiešām apgrūtināt šo izaugsmu ekonomikā. Otra lieta ir, kas notiks ar inflāciju, jo inflācija ASV jau ļoti ilgstoši ir virs šī mērķa. Inflācija ir straujāka nekā, cenas aug straujāk nekā varbūt centrālā banka to gribētu redzēt. Un turklāt viss tarifu efekts vēl joprojām nav iekšā cenās ienācis. Ja? Kaut kāda daļa tur ir redzama, bet viss nē. Un līdz ar to mēs vēl visdrīzāk redzēsim to šī gada sākumā. Jā, ļoti iespējams tas būs tā kā īstermiņa lēciens inflācijā, kas vēlāk nomierināsies, bet jebkurā gadījumā ir vēl arī, šis fiskālais stimuls. Ja tiešām šis fiskālais stimuls ir liels un varbūt, ka pat vēl ir jauni paziņojumi, varbūt šie čeki, par ko mēs runājām iepriekš, ja, tas var nozīmēt straujāku inflācijas kāpumu ASV. Un tur ir divas problēmas. Viens ir tas, ka jau šobrīd ASV iedzīvotāji ļoti uztraukti par šo affordability crisis, ja, jeb pirktspējas krīzi, uz kā bāzes Donalds Trumps savas vēlēšanas uzvarēja un ir kļuvis par prezidentu šobrīd. Bet šobrīd, brīdī, kad viņš ir prezidents, viņš saka, ka šī pieejamības krīze vai pirktspējas krīze faktiski ir apmāns. Ja? Viņš tā nepiekrīt. Labi, bet tā patiesībā, ja skatāmies uz datiem, tad reālās algas tiešām ASV ir augušas vismaz 5 gadus. Iepriekšējos 5 gados mēs tiešām esam redzējuši reālo algu kāpumu gan Baidena laikā, gan šobrīd. Tā problēma ir vairāk tur mazāk turīgo pusē, jo mazāk turīgiem tieši pēdējie 2-3 gadi ir bijuši tādi, kuros pirktspēja tiešām nav augus. Tāpēc tā ir problēma. Un tas var nozīmēt, ka, ASV vidustermiņa vēlēšanās mēs redzam, ka mainās kongresā apakšpalātā mainās svars no republikāņiem uz demokrātiem. Man šitas ir jautājums, var uz to cerēt, ja, ka paliks varbūt bišķi mierīgāk? Es teiktu, ka prezidents Trumps ir parādījis, ka prezidenta institūcijai ir ļoti liela vara, un viņš to varu ir ar vien plašāk un plašāk to lauku pletis. Visdrīzāk, protams, ja būs apakšpalātā demokrāti, tad kaut kādas lietas, ko kongress varbūt apstādināt, to iespējams arī apstādinās. Varbūt, jā, ka nedaudz mierīgāk tā situācija būs. Bet visur, kur ir executive orders un tā tālāk, un kur prezidentam ir liela teikšana, tur visdrīzāk mēs joprojām jutīsim tādu diezgan lielu aktivitāti no prezidenta puses. Jā, un tad otra lieta, kur inflācija, varētu nospēlēt lomu, ir tas, ka mēs tas visdrīzāk varētu mainīt to Fed kursu. Ja mēs iepriekš teicām, ka viens no tiem virzošajiem faktoriem varētu būt stimulējošāka monetārā politika šajā gadā, jo Feds vēl
pamatprognoze ir, ka Feds vēl pāris reizes samazinās likmes, tad, protams, ja mēs redzam, ka inflācija aug, Feds vairs nevarēs īsti atļauties šīs likmes mazināt. Jo, ja inflācija ir daudz lielāka nekā mērķis un turklāt augoša, tas, protams, var nozīmēt, ka mēs neredzam šo likmju kritumu, kas līdz ar to nozīmēs, ka viss, kas ir saistīts ar aizņemšanos, kļūst dārgāks vai varbūt nekļūst lētāks, kā tika iepriekš cerēts. Ja? Tas arī var nozīmēt varbūt šajā privātā parāda pusē, kur jau mēs ap rudeni redzējām, kā Džēmijs Daimons, laikam teica, prusaku parādīšanos. Ja? Tad pastāst vairāk. Teiksim tāda privātā parāda pusē bija atsevišķi, teiksim, negatīvi gadījumi, kas norādīja uz problēmām un problēmām kopumā tajā sistēmā, kas nav īpaši pārskatāma, un tad šajā sektorā ļoti iespējams tad varētu vēl šīs maksātspējas problēmas parādīties, ņemot vērā, ka procentu likmes varētu tā nekrist, kā mēs varbūt gaidām. Un vēl viena lieta noteikti, kas ir arī, inflācija, un vēl kas ir it kā saistīts ar to manis tikko pieminēto Fedu, un kas ir arī būtisks risks, ir ASV institūciju stiprums. Un tas, vai tās noturēsies pret šo ASV prezidenta Trumpa spiedienu. Jo tas, ko mēs redzējām 25. gadā, jau ir institūcija politizēšana, Federālo rezervu bankas neatkarības apdraudēšana, un šogad augstākā tiesa lems par to, vai, Trumpam bija tiesības atlaist Federālo rezervu bankas valdes locekli Līsu Kūku. Viņš viņu atlaida bez īpašiem, tādiem, vēsturiski šie iemesli nebūtu darbojušies šobrīd, tad tiesa lems par to, vai tas ir pietiekams iemesls atlaist neatkarīgas institūcijas valdes locekli vai nē. Un, ja tiesa lems par labu Trumpam, tad tur ir ļoti liela riska saistībā ar to, ka iespējams viņš gribēs atlaist vēl kādu. Un tad liela daļa no Federālo rezervju bankas šīs lēmēja organizācijas jau būtu tāda ar Trumpam labvēlīga, Trumpa lojālisti. Viņam arī būs iespēja iecelt Feda vadītāju, un tas viss nozīmē, ka Federālo rezervju banka, ASV centrālā banka, kam būtu jābūt neatkarīgai, var sākt tikt uzskatīta kā politiski ietekmējama. Un tad atkal finanšu tirgi varētu sākt bažīties par to, kas tad notiks ar inflāciju nākotnē, kas notiks ar inflāciju Amerikā un vai tā neizies ārpus kontrolas, ja, tiks neadekvāti lielā apmērā mazinātas likmes. Mēs, protams, to negribam redzēt, tāpēc, ka tas nozīmētu diezgan lielu, bažas par ASV aktīvu drošību. Tas nozīmētu visdrīzāk atteikšanos vai iešanu prom no ASV parāda obligācijām. Tas nozīmētu droši vien arī ASV dolāra vērtības kritumu un tā tālāk. Tā kā tur tie riski ir lieli un redzēsim, kas tur notiks. Un, protams, vēl viens risks ir ģeopolitika, kur, no vienas puses tur, protams, ir arī joprojām tarifi, kas ir tāds, ģeopolitika vai tirzniecības politika. Tur arī skaidrības līdz galam nav, jo arī augstākā tiesa lems, vai Trumpam vispār bija tiesības uzlikt šādus tarifus, balstoties uz ekonomikas ārkārtas situāciju, kā viņš 25. gada laikā uzlika. Un ja augstākā tiesa lems, ka Trumpam nebija tiesību šos tarifus uzlikt, tad visdrīzāk tarifi tomēr būs, bet viņi tiks kaut kādā veidā caur citām durvīm, caur citiem logiem uzlikti, lai saglabātu šos ienākumus budžetā un lai saglabātu to kopējo attieksmi, ka tarifiem ir jābūt, jo tarifi Trumpam patīk. Bet it kā mums šobrīd ir vairāk skaidrības, bet no otras puses ar visiem šiem lēmumiem, kas vēl nāks no augstākās tiesas, varētu būt, ka tā neskaidrība atkal aug. Un, protams, lielais jautājums ir noteikti par ģeopolitiku, ko tepat gada sākumā redzējām atkal jaunas, pārsteigumus. Skaidrs ir tas, ka uz noteikumiem balstītā pasaules kārtība ir beigusies. Mēs redzam to, ka stiprākais dara kā grib. Tās starptautiskās institūcijas vairs nevienam neinteresē. Mēs redzam to, ka, lai gan Trumps solīja, ka
ASV neiesaistīsies jaunos karos un, teiksim, tieši izteicās pret šo. Mēs redzam šo militāro operāciju, vai es nezinu, kā to varētu nosaukt Venecuēlā, un tur ir gan, varbūt tas ir naftas dēļ, varbūt tas ir tādēļ, ka ir jāizvērās no kādiem iekšējiem skandāliem, varbūt tas ir vienkārši šis Monroe doktrīnas atspoguļojums Trumpa politikā šobrīd. Īsti skaidrs nav. Un nav arī skaidrs, ko tas nozīmēs pārējai Latīņamerikai. Nav skaidrs, ko tas nozīmēs Grenlandai, Eiropai, Ukrainai, ko tas nozīmēs Taivānai. Tā neskaidrība ir milzīga. Līdz ar to, jā, it kā no vienas puses prognozes nav sliktas, daudzas lietas notiek pat tādā. Esam pieraduši nedaudz pie kā lielās neskaidrības, mākslīgais intelekts daudz ko glābj, bet, ja godīgi, tad riski arī ir milzīgi. Un tāpēc visdrīzāk investoriem, jebkuram ir jārēķinās ar to, ka šogad neskaidrība un svārstīgums, diemžēl, visdrīzāk saglabāsies dienas kārtībā. Tālāk ir tā mūsdienu realitāte, pie kā investori izskatās, ka jau ir pieraduši, jo kaut kādās esam arī, gan rakstos rakstījis, bet analīzējis principā, ka tā ir pārsteidzoši, cik ģeopolitisko attīstību, cik tām ir maz ietekmi īstenībā uz finanšu tirgiem. Ja paņemam, teiksim, kaut vai Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas ir, man liekas, pēdējās 10 gadēs droši vien šobrīd jau viens no lielākajiem militāriem konfliktiem, tad tas tur bija pāris mēnešu jautājums, kamēr tirgos bija atkal jauna rekordi. Tā kā tas runājot par to cilvēku noturību pret sliktām ziņām un jaunām situācijām. Bet labi, no ASV un ģeopolitikas varbūt īsi varam arī par Eiropu parunāties. Kāds ir tavs redzējums, kas būs tur? Eiropā kopumā mēs gaidām, ka gads būs ar izaugsmes zīmē, tomēr paies, bet jāsaka gan, ka Eiropa nav atrisinājusi nevienu īsti no savām problēmām, kas ir zema produktivitāte, iespējamā pārregulācija, par ko daudz tiek runāts, birokrātiskais sloks un tā tālāk. Tas arī fakts, ka mēs nesadarbojamies pietiekami, neizmantojam visas iespējas, ko dod vienotais tirgus. Piemēram, netiek izmantots vienotais tirgus kapitāla ziņā, jo tur mēs krietni atpaliekam no tā iespējamās potenciāla, kas tur ir. Tā kā Eiropai ir šausmīgi daudz mājas darbu, kaut kas, teiksim, uz priekšu iet, ir varbūt lielāka sadarbība arī aizsardzības jomā. Aizsardzība ir viena no tām nozarēm, kur noteikti mēs redzēsim tādus lielākus ieguldījumus, aktīvāku arī sadarbību, un tas veicinās noteikti investīciju pusē, ekonomikas izaugsmi. Investīciju pusē palīdzēs arī, teiksim, fakts, ka Vācija taisās vairāk tērēt infrastruktūras investīcijām un aktīvāk investēt paši, jo Vācija to gadu desmitiem nav darījusi, un tagad beidzot ir apņēmusies to darīt. Jautājums gan ir, cik ātri viņi vispār var uzsākt tādas pilnvērtīgas šīs investīciju programmas. Savukārt, ja paskatāmies, teiksim, uz patēriņa pusi, tad patēriņš arī visdrīzāk saglabāsies samērā spēcīgs, jo darba tirgu mēs Eiropā īpašas problēmas šobrīd it kā neredzam. Jā, atsevišķās vietās varbūt bezdarbs ir nedaudz pakāpies, bet būtībā tas patērētājs jūtas samērā stabili. Protams, sliktākas ziņas ir eksporta pusē, jo tarifi joprojām iespaidos mūs un iespaidos to mūsu spēju tirgoties, plus mums ir milzīgs konkurences stāsts no Ķīnas, jo Ķīna ir liels Eiropas jau konkurents, nevis vairs klients, bet mēs konkurējam ar elektroauto. Dažādās jomās Ķīna mums ir tāds nopietns pretspēks, tā teikt. Un, protams, lieli jautājumi ir saistībā ar Eiropas deficītu un ar Eiropas parāda apmēru, jo ņemot vērā visas šīs vajadzības, aizsardzības tēriņi, infrastruktūras tēriņi un tā tālāk, Eiropas valstīs deficīti būs samērā augsti, to arī Eiropas komisija šobrīd pieļauj, kā ar atkāpes veidā. Un tas nozīmē, ka Eiropas valstu parādi, kas jau iepriekš bija augsti tikai vēl augstāki, šobrīd tās aizņemšanās izmaksas ir, varbūt salīdzinoši stabilas, bet nav arī ļoti zemas, nav tā kā bija, teiksim, pirms Covid laikā. Un tas viss nozīmē, ka tie izaicinājumi ir lieli, jo ir prasība vēl investēt aizsardzībā, savukārt otrā pusē ir sociālās vajadzības, veselība un tā tālāk, un milzīgs sabiedrības, teiksim tā, protests pret jebkādām izmaiņām, jebkādu investīciju, bet tēriņu samazināšanu. Un līdz ar to mēs redzējām
Francijā divu gadu laikā 5 premjerministri nomainījušies. Nu, tās ir ļoti liels izaicinājums, kas nozīmē visdrīzāk lielāku spiedienu no populistu puses un tā tālāk. Un tās Eiropas parāda problēma, tā joprojām saglabājas, visdrīzāk būs, stāvēs kā tāds liels melns mākonis virs mums arī nākamajā gadā. Bet kopumā skatījums, pozitīvs uz izaugsmi. Kopumā mēs gaidām izaugsmi, nekas ļoti strauji. Eiropas centrālā banka likmes jau ir visdrīzāk nolikusi līdz tai zemākajam punktam šajā ciklā, līdz ar to visdrīzāk likmes paliks stabilas šī gada laikā. Pērnais gads bija ar to likmi kāpumu uz leju, bet kritumu, kas arī realizējās, un šogad mēs gaidām, ka likmes būs stabilas šajā līmenī. Negaidām arī likmi kāpumu, jo inflācijas stāsts Eiropā izstāsta drīzāk tāds mierīgs. Arī pasaules enerģijas cenas ir salīdzinoši zemas, un tas viss palīdz Eiropai noturēt stabilu inflāciju. Nokomentējot par šo BlackRock, skatījumu uz pasaules finanšu tirgiem, tad viņiem par Eiropu ir neitrāls skatījums. Jāatgādina īstenībā arī, kā jūs teicu, ka Eiropai pagājušais gads bija neparasti labs, Vācija pat 23%, pieauga DAX indeks 617%. Un tā kā viņi ir neitrāli šajā gadā, varbūt ir nozares, kas vairāk patīk, vēl liekas interesantāks. Viens ir utilities, sabiedriskie pakalpojumi, medicīna un arī finanšu nozare, bankas. Bet, labi, noslēgumā varbūt pie Ķīnas varam arī pieķerties. Kas tur gaidāms? Jā, Ķīnā, laikam tas lielais varbūt pārsteigums Ķīnas sakarā bija tas, cik spēcīgi Ķīna, kā īstenībā vienīgā valsts pasaulē, nostājās pret ASV šo tarifu kāpumu, cīnījās pretīm, un turklāt vēl parādīja visiem, cik viņiem ir liela vara, ņemot vērā to, ka Ķīnā ir šie redzami metālu gan ieguves, 60-70% no ieguves, gan arī vairāk kā 90%, jau te 100% no pārstrādes. Un tas nozīmē, ka faktiski visa pasaule ir Ķīnas ķīlnieki kaut kādā mērā, jo mēs esam ļoti atkarīgi no šiem redzami metāliem. Visas tehnoloģijas, visi viedtelefoni, automašīnas, ražošanas iekārtas, visur ir kaut neliela daļa, bet šie redzami metāli, šie magnēti, viss tas tur ir iekšā, un mēs dzīvojam faktiski ļoti lielā atkarībā no tā. Un tas ir, protams, nozīmēs, ka Ķīna ir bijusi spējīga samazināt būtiski tos tarifus, kas ir uz viņiem uzlikti, un turklāt vēl citas, atsist atpakaļ citu ASV vēlmi kaut kādā veidā kontrolēt vai ierobežot Ķīnas pusi. Liels pārsteigums bija arī eksports, jo Ķīna turpināja eksportēt, sasniedza maksimālo savu iepriekš redzēto, tas bija rekordgads tirdzniecības pārpalikumā Ķīnai, neskatoties uz to, ka tirdzniecība ar ASV ļoti būtiski saruka, tirdzniecība uz citām pasaules vietām palielinājās, tā skaitā uz Eiropu, tā skaitā uz Āziju, un Ķīna ļoti veiksmīgi aizgāja projām no ASV puses un ir turpina eksportēt un turpina audzēt savu ekonomiku, balstoties uz eksportu. Jo citās Ķīnas ekonomikas pusēs patēriņš, investīcijas, tur tā bilde nav tik skaista. Patēriņa pusē nekas īsti nav mainījies no pagājušā gada. Patērētājs ir ļoti pesimistisks. Tādu tēriņu tikai bija tāds uzplaukums tad, kad bija speciāli kaut kādi atsevišķi valdības sektora mēri pieņemti, bet principā patērētājs ir pesimistisks. Deflācija joprojām ir redzama Ķīnā, kas neliecina par veselīgu ekonomikas attīstību. Ir investīcija pusē nekustamā īpašuma tirgu nekādu īpašu uzlabojumu nav, joprojām mēs redzam krīzi, un tas ļoti būtiski ietekmē arī šo patērētāju noskaņojumu. Tā kā visas tās fundamentālās problēmas Ķīnai joprojām ir, un tur nekas nav atrisināts. Bet tas, ko viņi ir parādījuši, ir, ka visi no viņiem ir atkarīgi, un ka eksporta ziņā viņi joprojām ir pasaules lielvalsts. Un atjaunojamās enerģētikas jomā arī, ka viņi kontrolē visu un tur savās rokās. Un īstenībā, tas redzējums sakrīt arī ar to BlackRock analīzi šajā situācijā, jo principā, viņi ir neitrāli arī par Ķīnu. Es nepieminēju, ka Ķīnai akciju tirgos pagājušais gads arī bija ļoti, ļoti labs, gandrīz pie 30% pieaugums MSCI China indeksam. Tāds pirmais gads, es teiktu, kad akcijas atkal atkopās pēc Covid krīzes, bet tevis minēto izaicinājumu dēļ, tas skats ir vairāk tā kā neitrāls uz šo gadu.
izņemot to, ka tās pats nozars, ko jūs minējāt iepriekš Amerikā, kas saistīts ar mākslīgo intelektu un enerģijas pārmaiņu, tās var būt interesantas. Bet kopumā arī, ja vispār skatās attīstības tirgiem, tad tas skatījums arī, akciju tirgos ir tādā ziņā neitrāls, izņemot, selektīvi skatoties uz kādām jomām, arī atkal jau, kas saistīts ar mākslīgo intelektu un enerģijas pārmaiņām, un plusot tas redzējums arī, ka dēļ, principā ģeopolitiskās situācijas un piegāžu ķēžu izmaiņu dēļ, ka varētu arī Meksika, Brazīlija, Vietnama iegūt, bet, kas varbūt nav tik populāra atkal investoru vidū. Bet, kas, man liekas, jau pēdējos gados es ik pa brīdim dzirdu, ka Indija iegūst no ģeopolitiskās situācijas, no tādas nosacītās neutralitātes, un atšķirībā no Ķīnas, ka tur demografiskā situācija ir laba un ir strauja digitalizācija, principā, ka tur arī varētu būt, ir pozitīvs skats BlackRockam, un Japāna ir vēl viens, par ko viņi ir pozitīvi. Tā kā, tas, es nezinu, varbūt tev kādi noslēdzošie vārdi par pasaules ekonomiku nākamajam gadam. Droši vien ir jāpiesprādzējās tādam diezgan straujam braucienam, jo 25. gads bija straujš amerikāņu kalniņu brauciens, un tad šis gads droši vien īpaši neatpaliks. Ja ņemam vērā, kā gadu iesāks, tā pavadīs, tad visdrīzāk būs interesanti. Volatīli, ļoti sārstīgi, ar lielu neskaidrību, bet šis gads, bet 25. gads tomēr beigu galā bija samērā pozitīvs, un iespējams, ka pasaules ekonomika parādīs tomēr savu spēju būt noturīgai arī tādu ļoti lielu izaicinājumu priekšā. Tas arī, ko es gribētu teikt, ka cerēsim, ka par spīti tiem, kā saka, amerikāņu kalniņiem, kā tu pat esi teikusi, un ne tikai tām straujām visām pārmaiņām, ka tas gads beigās izrādīsies pozitīvs, tāpat kā pagājušais. Es nesen klausījos podkāstu, Scott Galloway podkāstu. Viņam bija viesis tāds Andrew Ross Sorkins, kurš ir autors Too Big to Fail grāmatai, un tagad viņam ir jauns bestsellers 1929, kur viņš analizē pirms lielās depresijas lielo burbuli, tā kā, vai ir līdzības ar šodien vai nē, bet es atceros, viņš tā ļoti labu citātu, par spīti, ka viņš tādu grāmatu sarakstījis, viņš teica tādu foršu citātu par to, ka, ilgā termiņā profesionāls optimists ir tirgos nopelnījis labāk nekā profesionāls skeptiķis, tā kā cerēsim arī un atcerēsimies šo. Tā kā liels paldies tev, Līva, par šodienas sarunu. Paldies! Un novēlu arī veiksmi visiem mūsu klientiem un investoriem jaunajā gadā, kā saka, mieru, racionālu optimismu un galā arī veiksmi. Paldies, ka klausījāties! Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties! Lai izdevusies diena un uz tikšanos nākamajā sarunā!